Esiet visi sveicināti mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Un šajā brīdī kādus mirkļus veltīsim tikko lasītam stāstam no Jāņa evaņģēlija 12. nodaļas. Mēs lasījām, ka šis stāsts notiek 6 dienas pirms Lieldienām. Un liekas, ka toreiz šos svētkus gaidīja tāpat kā daudzus gadus iepriekš. Šajos svētkos Dieva tauta pieminēja to brīnumaino izglābšanos un atbrīvošanu no verdzības Ēģiptē. Taču mēs šodien zinām, ka šie svētki, Lieldienas, toreiz bija pavisam citādāk. Notika kaut kas ļoti dramatisks, kardināls, vienreizējs. Jēzus Lieldienās tika pienaglots pie krusta Golgātā, pēc 3 dienām augšām cēlās, lai visu cilvēci darītu brīvu no grēka verdzības. Un liekas, arī mēs šodien dzīvojam ne tikai Lieldienu notikumos, bet mēs kādus 30 gadus esam dzīvojuši mierā un tādā netraucētā dzīves ritmā un cīnījušies ar ikdienas grūtībām. Bet arvien biežāk dzirdam brīdinājumus par to, ka šāda miera dzīve var beigties. Un tāpēc mēs stiprinām armiju, mēs stiprinām robežas, mēs sagatavojam civilai aizsardzībai daudzas ēkas un piemērojam tās. Mēs skolā gribam mācīt militāro mācību un aicinam cilvēkus sagatavot kādu 72 stundu nodrošināšanas somu. Citiem vārdiem sakot, mēs nezinām, kas mūs sagaida, un ja par to domājam, tad iespējams nekas drošs un mierīgs. Un redziet, šis stāsts, kas notiek pirms Lieldienām, ir stāsts par kādu ārkārtīgi lielu mīlestību, par lielu pašaizliedzību, ārkārtīgi lielu upurēšanos. Un mēs saprotam, tur, kur nav ziedošanās, kur nav dzīve otram, tur arī nekas nenotiek. Un šajā brīdī tad domāsim kādas 4 domas, ko šis stāsts mums atgādina. Un vispirms šeit ir runa par sadraudzību. 6 dienas pirms Paskā tie nogāja uz Betāniju, kur bija Lācars, ko Jēzus uzmodināja no miroņiem. Tur tie viņam taisīja mīlestību. Marta un Marija, šīs māsas, bija kādā īpašā pārdzīvojuma laikā. Pavisam nesen viņas brālis Lācars, kas bija tik mīļš, saslima. Un māsas griezās pie Jēzus, lai Jēzus dziedina Lācaru, bet Jēzus to nedarīja. Un brālim veselība kļuva arvien sliktāka, un beigās viņš nomira. Un mēs varam iedomāties, ko pārdzīvoja māsas, ka viņas bija darījuši visu, un tas neko nelīdzēja. Tur bija lielas bēdas, iespējams, tur bija arī liels rūgtums par to, kas notika. Un, protams, tādos brīžos vienmēr ir jautājumi, kāpēc. Un tad, kad liekas, viss ir beidzies, tad Jēzus saka, ejam. Un Jēzus Lācaru uzmodina jaunai dzīvei. Un tur ir liels prieks, liels gaviles un liela pateicība. Un tas prieks ir tik liels, ka māsas nevar gaidīt līdz Lieldienām, kas ir pēc 6 dienām. Viņas sarīko kādu īpašu sadraudzību kopā ar Jēzu un mācekļiem, lai nosvinētu šo brīnumu. Un tas mums liek domāt par to, ka arī mēs esam aicināti dzīvē būt kādos sadraudzības brīžos. Mums jau vienmēr nav laika. Mums vienmēr liekas, vēl kaut kas jāpadara. Un vienmēr paliek kādi darbi nepadarīti. Bet Dievs mums saka, varbūt piebremzējam, apstājamies. Un uzaicinām kādus, lai būtu kopā. Vienkārši aprunāties, pateikties, vienkārši svinēt. Ar iemeslu vai bez iemesla, bet būt kopā. Un iespējams, ka šī vasara var būt tāda, kurā mēs varam kādus uzaicināt, lai būtu kopā sadraudzībā. Un vienmēr arī aicināt Jēzu mūsu vidū. Tātad sadraudzība. Ko vēl šis stāsts mums saka? Šis stāsts runā par drošību, jeb kādu uzkrājumu.
Mēs tur lasījām, ka viens no mācekļiem, Jūda, sacīja, kāpēc šī svaidāmā eļļa nav pārdota par 300 sudraba gabaliem. Redziet, tad šeit iet runa par kādu ļoti ievērojamu bagātību. 300 sudraba gabali, jeb Romas denāriju. Intereses pēc apstījos, cik tad ir dārgākās smaržas, ko varētu nopirkt šeit Rīgā. Douglas veikalā varat aiziet un izrādās dārgākās smaržas ir tāds Spirit of Dubai un 50 ml mazo kas tas ir, pudelīti jūs varat nopirkt par 785 eiro. Tikai. Bet nardu eļļas vērtība bija 300 sudraba gabali. Un viens sudraba gabals, ja viens denārijs, bija dienas alga. Un tātad 300 sudraba gabali, jeb denārija, bija gada alga. Nardu eļļa, kas tika iegūta no īpaša auga, no 3 līdz 5 km augstumā Himalaju kalnos, bija ļoti dārga. Un tagad tas jautājums ir, bet ko tad es esmu iekrājis? Mēs varbūt kaut ko krājam hobijam, bet ko mēs esam iekrājuši nebaltai dienai? Un agrāk jau bija pagrabi, kur mēs kaut ko glabājām, pat padomu laika tajās daudzdzīvokļu mājās bija tāda augstumskapi, ko varēja kaut ko ieklāt. Bet ko mēs esam iekrājuši? Un mēs šodien sakam, tad bišķi vajadzētu naudu iekrāt. Un speciālists saka, vismaz 3 mēnešu ienākums vajadzētu sakrāt, lai tāds drošības spilvens nebaltai dienai. Bet tad, ja mēs esam pat kaut ko iekrājuši, tad ir nākamā problēma. Kur lai to glabā? Jūs ziniet, ka mēnesī apmēram tiek izkrāpts un nozagts Latvijā ap 1 miljonu eiro. Ap 12 miljonu gadā tiek izmānīti un izkrāpti. Un vai tad nebūtu bijis labāk, ja mēs to naudu būtu noziedojuši, nekā atdevuši krāpniekiem? Kur glabāt sakrāto? Taču Bībele saka, ka nauda nav viss. Un tur 39. psalmā dziesmnieks saka, ka cilvēks staigā kā ēna, un nieka dēļ viņš raizējas, viņš krāj mantu kaudzēm, bet nezina, kam tā būs. Uz ko tad, kungs, lai es ceru? Mana cerība ir vienīgi uz tevi. Un redziet, Kristus saka vēl tiešāk, vēl skaidrāk, nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodes un rūsa tās maitā un kur zagļu roka un zoga. Redziet, ir labi domāt un rīkoties, lai būtu kāda drošība, un īpaši varbūt jauniem cilvēkiem jādomā, jo tad, kad pienāks pensija, tad neko tur daudz vairs mainīt nevarēs. Taču ir svarīgi arī likt savu drošību uz visdrošāko, uz nemainīgo, uz Dievu. Un tāpēc tas jautājums ir, ja mēs domājam par drošību un par nākotni, vai es kaut ko esmu sakrājis, ko ne kodas, ne rūsa, ne zagļa nespēja nozagt. Tā tad kāds uzkrājums. Un tad nākošā lieta ir par motivāciju, jeb par to, kas man ir, kā es to izlietoju, par izlietojumu. Un tur Jūda saka, kāpēc šī svaidāmā eļļa nav pārdota par 300 sudraba gabaliem un nauda nodota nabagiem. Redziet, pārdot un nodot nabagiem. Un interesanti, ka mēs jau līdzīgi kā Jūda ļoti labprāt domājam par svešu naudu. Un arī mēs raizējamies, kāpēc tā nauda, kas man nepieder, ir dažkārt tik nepareizi izlietota. Un mums vienmēr ir padoms, kā vajadzētu pareizi izlietot citu svešu naudu. Bet mēs redzam, ka Bībele mums ļoti skaidri pasaka ar tiem līdzekļiem un ar dzīvi, kas mums ir. Mums ir jātiek galā pašam ar sevi,
lai mēs nebūtu par apgrūtinājumu citiem un lai mēs varētu tikt galā ar dzīves izaicinājumiem. Bībele aicina, ka mēs daļu no tā, kas mums pieder un savas dzīves ziedojam citiem un palīdzam. Un Bībele arī skaidri saka, kāda daļa pienāks Dievam. Un jau sen ir tas princips par 10. tiesu vai vairāk, kas ir Dieva valstībai. Redziet, Marija gada ienākumu izlietoja Jēzus kājām, tās svaidīdama. Marija atdeva, un Jūda pēc 6 dienām Jēzu nodeva par mēneša algu, 30 sudraba gabaliem, lai tos paturētu sev un arī savu dzīvi izbeigtu. Un visbeidzot, mēs šeit redzam kādu ārkārtīgi lielu mīlestību un ziedošanos. Un mēs lasām, Marija paņēmusi mārciņu, tas ir nepilni 400 grami, īstas ļoti dārgas nardu eļļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja viņa kājas ar saviem matiem. Un svaidāmās eļļas smarža piepildīja visu māju. Cik tad ir patreiz Latvijā gada alga? Kaut kur saka apmēram 1500 Rīgā, ārpus Rīgas varētu būt ap 1100 eiro mēnesī. Tad tā vienkārši rēķinot, gada alga būtu 13,000 eiro. 13,000 eiro. Ja man būtu tāds uzkrājums, vai es būtu gatavs to visu kaut kam atdot? Mēs jau pieminējām tās dārgās smaržas, ko var nopirkt. Tās smaržas īstenībā pret to, ko Marija ziedoja, ir 2 reizes lētākas. 2 reizes lētākas. Redziet, mums liekas, ka vērts un dārgs ir manis paša sakrātais. Marijai bija dārgs tas, kam es dodu. Ja visdārgākais esmu es un tas, kas man pieder, tad Marijas upuris liekas izšķērdība. Bet ja visdārgākais ir Jēzus, tad pat gada ienākums liekas mazs, kuru nav žēl atdot. Un tikai upuris vai dzīve, kas kaut ko maksā, spēj iespaidot un kaut ko izmainīt. Un mēs redzam, ka tur, kur cilvēks ir gatavs kaut ko dot no sevis, vienmēr nāk ar lielu pazemību. Šo dargo, īpašo īsto narda eļļu parasti izlietoja, lai svaidītu ķēniņa galvu, kad viņš bija kādā amatā vai kādā īpašā uzdevumā. Bet Marija ar šo dargo eļļu svētīja un izlēja uz Jēzus kājām. Jūs uzskatīja, ka tā ir pārāk mazvērtīga, lai varētu svētīt Jēzus galvu. Un mēs lasām, ka viņa ar matiem žāvēja Jēzus kājas. Mati jau vienmēr ir bijusi sievietes goda rota. Un Marija ar šo goda rotu, ar ko varētu lepoties un dižoties, to izmanto kā dvieli, lai slaucītu Jēzus kājas. Liels upuris vienmēr nāk ar lielu pazemību. Un mēs saprotam, ka pie Kristus kājām nemaz citādāk nevar atnākt, kā atdot sevi pazemīgi, mīlestībā tam kungam. Jo jauna dzīve un glābšana sākas ar pazemību pie Kristus kājām, kur mēs atdodam to dārgāko. Bet tad mēs varētu domāt, ko tad šodien es varētu dot, kas būtu kā tā labā smarža? Jā, mēs varam dot kaut ko no tā, kas mums pieder, bet Bībele runā par to, ka tā jaukā smarža ir mana dzīve. Un tur 2. Korintiešu vēstulē apostols saka: paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplata viņa
saldo labo smaržu visās vietās. Labo smaržu caur mums izplat. Tur vēlāk viņš saka, mēs esam Kristus saldā smarža un tad dzīvības smarža. Redziet, labā dzīvības saldā smarža. Tā ir mūsu dzīve. Un ik reizi smarža ir tā, kad mēs mīlam savu kungu. Ik reizi, kad mēs liecinām ar savu dzīvi par Kristu, tā ir labā smarža. Īsi pirms lieldienām Jēzus sacīja saviem sekotājiem, nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Upuris, kas neko nemaksā, arī neko neizmaina. Un upuris ir izšķiršanās starp to, ko es paturu sev un ko es atdodu otram. Un jo vairāk paliek pāri man pašam, jo mazāks Dievs ir mūsu dzīvēs. Jēzus sacīja, nav lielākas mīlestības, ja kāds savu dzīvību atdod. Un Kristus uzcēla Lācaru, lai viņš varētu būt sadraudzībā atkal ar savējiem. Bet pats pēc 6 dienām devās nāvē, nevainīgs, lai ikvienam būtu sadraudzība ar Dievu. Kristus sadeva visu, lai mēs dzīvotu. Cilvēks, kas dzīvo sev, paliek vientuļš. Cilvēks, kas dzīvo citam, ir kā smarža, jo mīlestību nevar noslēpt. Upuris vienmēr izmaina. Lai Dievs dod, ka tu vari būt kā skaista, laba smarža dzīvē. Āmen. Pielūgsim Dievu. Kungs Jēzus, mēs pateicamies par tavu upuri, kura dēļ mēs varam dzīvot. Un Dievs dod, ka arī mēs spējam to, ko tu mums esi devis, dalīt tālāk par svētību, tur, kur tu mūsu dzīvi esi ielicis. Āmen.